Kādā Palestīnas klosterī, Cēzarejas apkaimē, 6. gadsimtā dzīvoja sirdskaidrais mūks Zosima. Jau bērnībā atdots klosterī, viņš tajā bija vadījis garīgo cīņu līdz 53 gadu vecumam, kad viņu samulsināja iedoma. Vai pat vis tālākajā tūkstneša vietā atrastos kāds svēts vīrs, kas mani pārspētu atturībā un darbos? Ko līdz viņš tā bija iedomājies, viņam parādījās kunga eņģelis un teica: Tu, Zosima, priekš cilvēka mēra neesi peļam cīnījies, taču starp cilvēkiem nav neviena taisnā. Lai tu saprastu, cik daudz vēl ir dažādu un augstāku glābšanās veidu, izej no šīs mītnes kā Ābrahams no sava tēva mājas un ej uz klosteri, kas atrodas pie Jordānas. Tūlīt pat tēvs Zosima izgāja no klostera un, sekojot eņģelim, nonāca Jordānas klosterī un apmetās tur dzīvot. Šeit viņš ieraudzīja sirmgalvas, kas patiesi atmirdzējuši ticības varoņdarbos. Tēvs Zosima sāka atdarināt svēto inaku garīgo dzīvi. Tā pagāja daudz laika un pietuvojās lielais gavēnis. Klosterī pastāvēja tradīcija, kuras dēļ Dievs tad nu arī bija atvedis šurp sirdskaidro Zosimu. Lielā gavēņa pirmajā svētdienā abots kalpoja dievišķo liturģiju. Visi saņēma Kristus visšķīsto miesu un asinis, pēc tam ieturēja vieglu maltīti un atkal sapulcējās baznīcā. Pēc lūkšanām un noteikta skaita paklanīšanās līdz zemē veikšanas, sirmgalvi, izlūgušies viens otram piedošanu, saņēma abota svētību un kopīgi dziedot psalmu: Tas kungs ir mans gaišums un mans pestītājs, no kā man bīties, tas kungs ir manas dzīvības sargātājs, no kā man baiļoties, atvēra klosteru vārtus un devās tuksnesī. Katrs no viņiem ņēma līdzi pieticīgu ēdiena daudzumu, cik kuram bija vajadzīgs. Citi neņēma līdzi tuksnesī pilnīgi neko un pārtika no saknēm. Īnoki pārgāja pāri Jordānai un izklīda tuksnesī pēc iespējas tālāk viens no otra, lai neredzētu, kā kurš gavē un cīnās. Kad beidzās lielais gavēnis, Pūpoles svētdienā Īnoki atgriezās klosterī ar savas garīgās cīņas augļiem, veikuši savas sirdsapziņas pārbaudi. Turklāt neviens nevienam nejautāja, kā kurš pūlējies un veicis savu garīgo cīņu. Tajā gadā arī tēvs Zosima pēc klostera ieražas pārgāja pāri Jordānai. Viņš vēlējās iet dziļāk tuksnesī, lai satiktu kādu no svētajiem un dižajiem vecajiem, kas tur glābās un lūdzās par visu pasauli. Viņš gāja pa tuksnesi 20 dienas, un reiz, kad viņš dziedāja 6 stundas psalmus un veica ierastās lūkšanas, pēkšņi pa labi no viņa parādījās it kā kāda cilvēka ķermeņa ēna. Viņu pārņēma šausmas, domājot, ka redz dēmonisku rēgu, taču pārkrustījies, viņš atmeta bailes un, pabeidzis lūkšanu, pagriezās uz ēnas pusi un ieraudzīja pa tuksnesi staigājošu kailu cilvēku, kura ķermenis bija melns no saules svelmes, bet izdegušie īsie mati izbalojuši kā jēra vilna. Tēvs Zosima kļuva priecīgs, jo šo dienu laikā nebija redzējis nevienu dzīvu būtni, un tūdaļ pat devās viņa virzienā. Taču, tiklīdz kailais tuksneša iemītnieks ieraudzīja viņam tuvojošos Zosimu, tas tūdaļ metās bēgt. Tēvs Zosima, aizmirsis savu vecuma nespēku un nogurumu, pātrināja gaitu, taču drīz viņš spēku izsīkumā apstājās pie izžuvuša avota un ar asarām sāka lūgties cīnītāji, kas ar vienu attālinājās. Kāpēc beidz no manis grēcīga sirmgalvja, tu, kas glābies šajā tuksnesī? Pagaidi mani nespēcīgo un necienīgo un sniedz man savas svētās lūkšanas un svētību kunga dēļ, kurš nekad ne pret vienu nejūta riebumu. Nezināmais, nepagriežoties pret Zosimu, viņam atkliedza: Piedod, tēvs Zosima, nevaru pagriezties un rādīties tavai sejai. Es taču esmu sieviete un redzi, man nav nekāda apģērba, ar ko apsegt miesas kailumu. Taču, ja vēlies palūgties par mani, lielo un nožēlojamo grēcinieci, pasvied man savu apmetni, ar ko piesakties, tad es varēšu pieiet pie tevis pēc svētības. Viņa nevarētu zināt manu vārdu, ja ar svētumu un nezināmiem garīgiem varoņdarbiem nebūtu iemantojusi gaišardzības dāvana no kunga, nodomāja tēvs Zosima, steidzot izpildīt viņas lūgumu. Apsegusies ar apmetni, garīgā cīnītāja pievērsās Zosimam. Kamdēļ gan tev, Zosima, ienācis prātā runāt ar mani, grēcīgu un nesaprātīgu sievieti? Ko gan tu gribi no manis iemācīties, ka spēkus netaupot, esi tam veltījis tik daudz pūļu? Bet viņš, krītot uz ceļiem, lūdza viņas svētību. Arī viņa tāpat paklanījās viņa priekšā, un abi ilgu laiku viens otram lūdza: svētī. Visbeidzot cīnītāja teica: Tēvs Zosima, tev pienākas svētīt un lūgties, jo tu esi pagodināts ar priesterības kārtu un daudzus gadus, stāvot Kristus altāra priekšā, pienestam kungam svētās dāvanas. Šie vārdi sirdskaidriem Zosimam vēl jau vairāk iedvesa šausmas. Ar dziļu nopūtu viņš tai atbildēja: Ak, garīgā māte, ir acīm redzams, ka no mums abiem tu vairāk esi pietuvojusies Dievam, nomirdama pasaulē.
Tu zināji manu vārdu un nosauc mani par priesteri, nekad agrāk mani neredzējusi. Pēc tev piešķirtā mēra, tev tad no arī pienākas mani svētīt kunga dēļ. Beidzot, piekāpusies Zosimas neatlaidībai, sirdskaidrā sacīja: Slavēts lai ir Dievs, kas grib, lai visi cilvēki izglābtos. Tēvs Zosima atbildēja: Āmen, un viņa piecēlās no zemes. Cīnītāja atkal sacīja Zosimam: Kamdēļ tu, tēvs, esi atnācis pie manis grēcinieces, kurai nav neviena laba darba, taču redzams, svētā gara žēlastība tevi vadījusi sniegt vienu pakalpojumu, kas vajadzīgs manai dvēselē. Vispirms saki man, tēvs, kā tagad dzīvo kristieši, kā aug un plaukst svētās Dieva baznīcas? Tēvs Zosima viņai atbildēja: Jūsu svēto lūgšanu dēļ Dievs dāvājis baznīcai un mums visiem pilnīgu mieru, bet arī tu, mana māte, uzklausi necienīgās sirmgalvja lūgumu, Dieva dēļ palūdzies par visu pasauli un mani grēcinieku, lai mana staigāšana pa tūkstnesi nebūtu neauglīga. Svētā cīnītāja teica: Tēvs Zosima, tev, kas esi garīdznieka kārtā, drīzāk piederas lūgties par mani un par visiem, tamdēļ jau tev tā dota. Katrā ziņā visu, ko man pavēlēsi, to ar centību izpildīšu, paklausot patiesībai no tīras sirds. To teikusi, svētā pagriezās uz austrumiem un paceļot rokas un skatienu uz debesīm, čukstus sāka lūgties. Sirmgalvis redzēja, kā viņa pacēlās gaisā elkoņa tiesu no zemes. Redzot šo brīnumu, viņš krita zemē uz sava vaiga un dedzīgi lūdzās, neuzdrīkstoties izrunāt neko citu kā vien: Kungs apžēlojies. Viņa dvēselē iezagās iedoma: vai tik tas nav rēks, kas viņu ved maldināšanā? Sirdskaidrā cīnītāja pagriezusies piecēla viņa no zemes un sacīja: Kamdēļ tevi, tēvs Zosima, tā mulsina iedomas? Es neesmu rēks, es esmu grēcīga un necienīga sieviete, kaut arī svētā kristība mani aizsargā. To pateikusi, viņa sevi apzīmēja ar krusta zīmi. To redzot un dzirdot, sirmgalvis ar asarām krita pie svētās cīnītājas kājām. Lūdzu tevi, Kristus, mūsu Dieva dēļ, neapslēp no manis savas dzīves garīgo cīņu, bet izstāsti visu, lai visiem darītu redzamu Dieva varenību, jo es ticu Dievam, manam kungam, viņā arī tu dzīvo, un tāpēc es tiku sūtīts šajā tuksnesī, lai Dievs visus tavas gavēšanas darbus darītu redzamus pasaulē. Un svētā vientuļniece teica: Tēvs, es mulstu tev stāstīt par saviem bezkaunīgiem darbiem, jo tad tev no manis būs jābēg, aizverot acis un ausis, kā bēg no indīgas čūskas, bet tomēr, tēvs, es tev izstāstīšu, nenoklusējot nevienu savu grēku. Bet tu, ļoti lūdzu, nepārstāj lūgties par mani grēcinieci, lai iemantoju aizstāvību tiesas dienā. Esmu dzimusi Ēģiptē, 12 gada vecumā pametu vecākus un devos uz Aleksandriju. Tur es pazaudēju savu šķīstību un nodevos nevaldāmē un neapmierināmē netiklībai. Vairāk kā 17 gadus es neierobežoti nodevos grēkam, to visu darot bez jebkādas atlīdzības. Es neņēmu naudu, ne tāpēc, ka būtu bagāta. Es dzīvoju nabadzībā un pelnīju iztiku vērpjot dzīvu. Es domāju, ka visas dzīves jēga ir apmierināt miesas kārības. Tā dzīvojot, reizes ieraudzīju daudz ļaužu, kuri devās no Lībijas un Ēģiptes uz jūru, lai ar kuģi dotos tālāk uz Jeruzālemi, uz svētā krusta pacelšanas svētkiem. Arī man sagribējās doties kopā ar viņiem, taču nevis Jeruzālemes un svētku dēļ, bet gan, piedodiet tēvs, lai būtu vairāk vīriešu, ar kuriem nodoties izvirtībai. Tā es uzkāpu uz kuģa. Tici man, tēvs, tagad es pati brīnos, kā jūra pacieta manu izlaidību un netiklību, kā zeme neatvēra savu muti un dzīve nenoveda ellē mani, kas tik daudzas dvēseles samaitājusi un pazaudējusi. Bet acīm redzot, Dievs, kurš negrib grēcinieka nāvi un lielā pacietībā gaida atgriešanos, gribēja arī manu grēknožēlu. Tā es nonācu Jeruzālemē un līdz svētkiem katru dienu nodevos nešķīstībai, tāpat kā uz kuģa. Kad pienāca svētie kunga godājumā krusta pacelšanas svētki, es, kā iepriekš staigāju, ievilinot grēkā jaunekļu dvēseles. Redzot, ka visi ļoti agri devās uz baznīcu, kurā atradās dzīva darošais koks, kopā ar visiem es iegāju baznīcas priekšnamā. Kad pienāca svētā krusta pacelšanas stunda, es gribēju kopā ar visiem cilvēkiem iet baznīcā. Ar lielām pūlēm tikusi līdz durvīm, es, nožēlojumā, centos iesprāgties iekšā, bet ko līdz uzkāpu uz sliekšņa, mani atturēja kāds Dieva spēks, neļaujot iet, un atmeta mani tālu no durvīm, kamēr visi citi iegāja iekšā netraucēti. Es iedomājos, ka varbūt savas sievietes vājuma dēļ nevaru izspraukties cauri pūlim, un atkal centos ar elkoņiem izgrūstīt cilvēkus, lai tiktu līdz durvīm, bet, lai kā pūlētos, es nevarēju iet. Tiklīdz mana kāja pieskārās baznīcas slieksnim, es apstājos. Baznīca visus pieņēma, nevienam neliedzot iet, bet mani nožēlojumā neielaida.
Tā tas bija 3 vai 4 reizes. Mani spēki izsīka, es atkāpos un nostājos stūrī baznīcas priekšā. Tad es sajūtu, ka tie ir mani grēki, kas neļauj man skatīt dzīvu darošo koku. Manu sirdi aizskāra kunga žēlastība, un es sāku raudāt un grēku nožēlā sist sev pa krūtīm. No sirds dziļumiem pienesot kungam nopūtas, es savā priekšā ieraudzīju visvētās dievdzemdētājas ikonu un vērsos pie viņas ar lūgšanu. Ak, jaunava valdniece, kas esi dzemdējusi miesā Dievu, vārdu, zinu, ka neesmu cienīga uzlūkot tavu ikonu. Pienākas man, nīstamai netiklai, būt tavas šķīstības atraidītē un būt tev pretīgai, bet zinu arī to, ka tāpēc Dievs kļuva par cilvēku, lai sauktu grēciniekus uz grēku nožēlu. Palīdz man visšķīstā, lai man tiek atļauts iet baznīcā. Neliedz man redzēt to koku, pie kura miesā bija krustā piesists kungs, kurš izlējis savas nevainīgās asinis arī par mani grēcinieci, par manu atbrīvošanu no grēka. Pavēle, valdniece, lai atveras man durvis paklanīties svētiem krustam. Esi man droša aizgāde no tevis piedzimušā priekšā. Apsolu tev no šī brīža vairs neapgānīt sevi ne ar kādu miesas nešķīstību, bet tiklīdz ieraudzīšu tava dēla krusta koku, novērsīšos no pasaules un tūlīt patiešu turp, kurp tu, aizgādne, vadīsi mani. Kad es biju tā lūgusies, pēkšņi sajūtu, ka mana lūgšana ir uzklausīta. Atmaigusi ticībā un cerot uz žēlsirdīgo dievdzemdētāju, es atkal pievienojos tiem, kas devās iekšā baznīcā, un neviens mani neatgrūda un netraucēja iet. Es gāju bailēs un trīsās, kamēr aizgāju līdz durvīm un tapu cienīgi redzēt dzīvu darošo kunga krustu. Tā es iepazinu Dieva noslēpumus un to, ka Dievs ir gatavs pieņemt grēku nožēlniekus. Es krītu pie zemes, palūdzos, skūpstīju svētlietas un izgāju no baznīcas, steidzoties atkal nostāties savas aizgādnes priekšā, kur es biju devusi savu solījumu. Stāvot uz ceļiem ikonas priekšā, es lūdzos. Ak, vismīlošā mūsu valdniece, dievdzemdētāja, tu neesi noraidījusi manu necienīgo lūgšanu. Lai slavēts Dievs, kas ar tevi pieņemt grēcinieku nožēlu, ir pienācis laiks man piepildīt solījumu, kurā tu biji mana aizbildne. Tagad, valdniece, vadi mani uz grēka nožēlas ceļa. Un lūk, vēl nepabeigusi savu lūgšanu, es dzirdu balsi, kas runā it kā no tālienes. Ja pāriesi pāri Jordānai, tad atradīsi svētlaimīgu mieru. Tajā brīdī es noticēju, ka šī balss uzrunāja mani un raudot saucu dievdzemdētājai. Kundze, valdniece, neatstāja mani nešķīsto grēcinieci, bet palīdzi man, un tūdaļ izgāju no baznīcas pagalma un devos prom. Kāds cilvēks man iedeva 3 svara monētas, par tām es nopirku 3 maizes un no pārdevēja uzzināju ceļu uz Jordānu. Saulrietā es nonācu pie svētā Jāņa Kristītāja baznīcas Jordānas tuvumā. Vispirms baznīcā paklanījusies, es tūdaļ nokāpu pie Jordānas un ar tās svēto ūdeni nomazgāju seju un rokas. Pēc tam svētā Jāņa priekšteča baznīcā es saņēmu visšķīstos un dzīvu darošos Kristus noslēpumus. Apēdu pusi no vienas maizes, uzdzēru svēto Jordānas ūdeni un tonakt gulēju zemē pie baznīcas. No rīta, netālu atradusi nelielu laivu, es tajā pārcēlos pāri upei uz otru krastu un atkal karsti lūdzos savai aizbildnē, lai viņa mani vada kā pašai patīk. Uzreiz pēc tam es aizgāju uz šo tuksnesi. Tēvs Zosima jautāja sirdskaidrējai. Cik gan gadu, mana māte, pagājis kopš tā laika, kad tu apmeties šajā tuksnesī? Es domāju, viņa atbildēja, ir pagājuši 47 gadi, kopš izgāja no svētās pilsētas. Tēvs Zosima atkal jautāja, kas tev ir, vai ko tu šeit atrodi sev par barību, mana māte? Un viņa atbildēja, kad es pārcēlos pāri Jordānai, man bija līdzi 2,5 maizes. Tās pamazām sakalta un pārakmeņojās, un ēdot pa mazai tiesai, daudzus gadus pārtika no tām. Tēvs Zosima atkal jautāja, vai tiešām visus šos gadus esi pavadījusi bez slimībām, un neesi cietusi nekādus kārdinājumus no pēkšņām iedomām un kārdinājumiem? Tici man, tēvs Zosima, atbildēja sirdskaidrā. 17 gadus esmu pavadījusi šajā tuksnesī, cīnoties ar savām iedomām, kā ar mežonīgiem zvēriem. Kad es sāku ēst, tūdaļ man piestājās iedoma par gaļu un zivīm, pie kurām biju pieradusi Ēģiptē. Man gribējās arī vīnu, tāpēc, ka daudz tiku to dzērusi, būdama pasaulē. Turpretī šeit man bieži nebija pat vienkārša ūdens un pārtikas. Es nežēlīgi cietu no slāpēm un izsalkuma. Es cietu arī vēl stiprākas nelaimes. Mani pārņēma vēlme pēc netiklām dziesmām. Es pat it kā tās dzirdēju, samulsinot savu sirdi un dzirdi. Raudot un sitot sev pa krūtīm, es atcerējos apsolījumus, kurus devu, dodoties tuksnesī, svētās dievdzemdētājas manas aizbildnes ikonas priekšā. Un es raudāju, lūdzot aizdzīt dvēseli plosošās iedomas.
Kad lūgšanu un raudāšanas dēļ manī notika grēku nožēla, es redzēju gaismu, kas spīdēja no visām pusēm, un tad vētras vietā mani apņēma milzīgs klusums. Piedod, Tēvs, kā lai tev izsūdzu netiklās iedomas, manas sirds iekšienē iedegās kaislīga uguns, un mani visu dedzināja, modinot iekāri. Kad man parādījās nešķīstas iedomas, es metos zemē un it kā redzēju, ka manā priekšā stāv pati vissvētā aizbildne un tiesā mani, kas pārkāpusi dotos solījumus. Tā guļot zemē uz sava vaiga dienu un nakti, es necēlos, kamēr atkal nebija notikusi grēku nožēla, un mani nebija ieskāvusi tā pati svētīgā gaisma, kas padzina ļaunās un mulsinošās iedomas. Tā es dzīvoju šajā tuksnesī pirmos 17 gadus. Tumsa aiz tumsas, nelaime aiz nelaimes ielēns mani grēcīgo. Taču kopš tā laika, un arī tagad, Dieva dzemdētāja, mana palīdzētāja, mani vada itin visā. Tēvs Zosima atkal jautāja, vai tiešām tev šeit nevajadzēja ne ēdiena, ne apģērba? Viņa atbildēja, manas maizes izbeidzās, kā jau teicu, šo 17 gadu laikā. Pēc tam es sāku pārtikt no saknēm un tā, ko varēju iegūt tuksnesī. Kleita, kas man bija mugurā, kad pārgāja pāri Jordānai, sen saplīsusi un sairusi. Pēc tam man daudz nācās ciest, gan no svēlmes, kad mani dedzināja karstums, gan ziemas, kad drebēju no augstuma. Cik reižu es nokritu zemē kā mirusi, cik reižu biju nebeidzamā cīniņā ar dažādām nelaimēm, bēdām un kārdinājumiem. Bet kopš tā laika un līdz pat šai dienai Dieva spēks neredzami un daudzveidīgi saglabāja manu grēcīgo dvēseli un pazemīgo miesu. Pārtiku un apsedzos ar Dieva vārdu, kas visu satur, jo ne no maizes viens cilvēks dzīvo, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Un tie, kam nav piesaga, apvilks akmeņus, ja novilks veco cilvēku. Atminoties, no cik daudziem grēkiem un ļaunuma mani paglāba Dievs, es tajā radu neizsīkstošu barību. Kad tēvs Zosima dzirdēja, ka svētā cīnītāja runā pēc atmiņas no svētiem rakstiem, no Mūzes un Ieba grāmatām un Dāvida psalmiem, viņš sirds skaidrajai jautāja, kur mana māte, tu iemācījies psalmus un citas grāmatas? Noklausoties šo jautājumu, viņa pasmaidīja un atbildēja tā. Tici man, Dieva cilvēku, kopš tā laika, kad pārgāju Jordānu, neesmu redzējis nevienu citu cilvēku izņemot tevi. Grāmatas arī agrāk nekad neesmu mācījusies, nedz arī dzirdējusi baznīcas dziedāšanu, nedz dievišķo lasīšanu. Tikai pats Dieva vārds, dzīvais un visradošais, māca cilvēku visādā gudrībā. Lai nu kā, būs gana, jau visu savu dzīvi esmu tev liecinājusi, bet ar ko sāku, ar to arī beidzu. Dieva vārda iemiesošanās dēļ lūdzu tevi, svētais tēvs, lūdzies par mani lielo grēcinieci. Un vēl lūdzu tevi, mūsu pestītāju, mūsu kunga Jēzus Kristus dēļ, visu, ko tu esi dzirdējis no manis, nestāsti nevienam, līdz kamēr Dievs nepaņems mani no zemes, un izpildi to, ko es tev tagad teikšu. Nākamgad lielajā gavēnī neej pāri Jordānai, kā to nosaka jūsu mūku ieraža. Tēvs Zosima atkal izbrīnījās, ka svētajai cīnītājai ir zināma arī viņu klostera kārtība, kaut arī viņš pats par to nebija minējis ne vārda. Tēvs, turpināja sirdskaidrā, paliec klosterī, lai nu kā, ja gribēsi iziet no klostera, tu to nevarēsi. Un kad pienāks kunga noslēpuma pilnā vakariņa, svētā lielā ceturtdiena, ieliec svētajā traukā Kristus, mūsu Dieva dzīve darošo miesu un asinis, un atnes man. Gaidi mani tajā Jordānas krastā, tūkstneša malā, lai es, atnākusi, varētu saņemt svētos noslēpumus. Bet tēvam Jānim, jūsu klostera abatam, pasaki tā, esi nomodā par sevi un savu ganāmo pulku, bet negribu, ka tu viņam to teiktu tagad, bet tad, kad to norādīs kungs. To pateikusi un vēlreiz izlūgusies aizlūgšanas, sirdskaidrā pagriezās un aizgāja tūkstneša dziļumā. Sirmgalvis Zosima visu gadu aizvadīja klusēšanā, neuzdrīkstēdamies nevienam darīt zināmu, ko Dievs viņam bija atklājis, un pazemīgi lūdzoties, lai Dievs viņu darītu cienīgu, vēlreiz ieraudzīt svēto cīnītāju. Kad atkal pienāca svētā lielā gavēņa pirmā nedēļa, sirdskaidrais Zosima slimības dēļ bija spiests palikt klosterī. Tad viņš atcerējās sirdskaidrās pravietiskos vārdus par to, ka viņš nevarēs iziet no klostera. Pēc dažām dienām sirdskaidrais izdziedinājās no savas kaitas, tomēr līdz ciešana nedēļai palika klosterī. Tuvojās svētā vakariņa atceres diena. Tad tēvs Zosima izpildīja, kas viņam bija likts. Vēla vakarā viņš izgāja no klostera Jordānas virzienā un apsēdās krastā gaidīt. Svētā nesteidzās, un tēvs Zosima lūdza Dievu, lai viņš tam neliektu tikšanos ar cīnītāju. Beidzot, sirdskaidrā atnāca un apstājās otrā upes malā. Priecādamies, sirdskaidrais Zosima piecēlās un slavēja Dievu. Viņam prātā ienāca doma,
kā viņa bez laivas varēs pārcelties pāri Jordānai? Taču Sirdskaidrā, pārkrustījusi Jordānu, sāka ātri iet pa ūdens virsu. Kad Sirmgalvis gribēja viņai paklanīties, viņa tam aizliedza, saucot no upes vidus: Ko gan tu dari, tēvs? Tu taču esi priesteris, vareno Dieva noslēpuma nesējs. Pārgājusi pāri upei, Sirdskaidrā tēvam Zosimam teica: Svētī, tēvs! Viņš te atbildēja ar trīsām, šausmās par brīnumaino redzējumu. Patiešām Dievā nav melu, kurš apsolījās pielīdzināt sev visus, kas šķīstīsies, cik vien tas iespējams mirstīgajiem. Slava tev, Kristu, mūsu Dievs, kas caur savu svēto kalponi esi man parādījis, cik tālu es atpalieku no pilnības mēra. Pēc tam Sirdskaidrā lūdza viņa nolasīt Es ticu un mūsu tēvs. Pēc lūkšanām, saņēmusi svētos bijājamos Kristus noslēpumus, viņa pacēla rokas pret debesīm un trīsās ar asarām izteica svētā Simeona lūkšanu. Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Pēc tam Sirdskaidrā atkal vērsās pie Sirmgalvja un teica: Piedod, tēvs, izpild vēl vienu manu lūgumu. Ej tagad uz savu klosteri, bet nākošajā gadā nāc pie tā izžuvušā strauta, kur mēs pirmo reizi ar tevi sarunājāmies. Ja vien man būtu iespējams, atbildēja tēvs Zosima, tev nemitīgi staigāt līdzi, lai skatītu vaigā tavu svētumu. Sirdskaidrā atkal lūdza Sirmgalvim: Lūdzies Dieva dēļ, lūdzies par mani un atceries manu nožēlojamību. Un apzīmējusi Jordānu ar krusta zīmi, viņa, kā iepriekš, pārgāja ūdenim un izzuda tūkstneša tumsā. Bet Sirmgalvis Zosima atgriezās klosterī gara līgsmībā un trīsās un tikai vienu sev pārmeta, ka nebija pajautājis Sirdskaidrās vārdu, taču viņš cerēja nākamgad beidzot uzzināt arī viņas vārdu. Pagāja gads, un tēvs Zosima atkal devās uz tūkstnesi. Lūdzoties, viņš nonāca pie izžuvušā strauta, un tā austruma pusē viņš ieraudzīja svēto cīnītāju. Viņa gulēja mirusi, rokas, kā pienākas, salikusi uz krūtīm, seju pavērsusi pret austrumiem. Tēvs Zosim ar savām asarām nomazgāja viņas pēdas, neuzdrīkstēdamies pieskarties viņas ķermenim. Viņš ilgi raudāja par aizmigušo cīnītāju un sāka dziedāt psalmus, kas pienākas sērās par taisna cilvēka nāvi un lasīt abedīšanas lūkšanas. Taču viņš šaubījās, vai Sirdskaidrai būs tīkami, ja viņš to apraks. Tiklīdz viņš to bija iedomājies, tā ieraudzīja, ka pie viņas galvas ir uzraksts: Tēvs Zosima, šajā vietā apglabā pazemīgās Marijas ķermeni, atdod pīšļus pīšļiem, lūdz Dievu par mani, aprīļa 1. dienā aizmigušo, pašā pestījošo Kristus ciešanu naktī pēc dievišķās svētā vakarēdienas saņemšanas. Izlasījis šo uzrakstu, tēvs Zosima vispirms izbrīnījās, kurš gan varēja to izdarīt, jo pati cīnītāja neprata rakstīt, taču viņš priecājās, ka beidzot bija uzzinājis viņas vārdu. Tēvs Zosima saprata, ka Sirdskaidrā Marija, toreiz pie Jordānas no viņa rokām saņēmusi svētos noslēpumus, vienā mirklī bija nogājusi savu tālo tūkstneša ceļu, kuru viņš, Zosima, bija gājis 20 dienas un tad tūlīt pat stājusies Dieva priekšā. Slavējis Dievu un slacījis asarām zemi un Sirdskaidrās ķermeni, tēvs Zosima sev teica: Jau pienācis laiks, Sirmgalvi Zosima, izpildīt to, kas tev pavēlēts, bet kā gan tu, nožēlojamies, varēsi izrakt kapu, ja tev nekā nav par rokai? To pateicis, viņš ieraudzīja netālu guļošu nogāstu koku, paņēma to un sāka rakt, taču zeme bija pārāk sausa, lai kā viņš rāka sviedriem līstot, tomēr neko nespēja izdarīt. Iztaisnojies, tēvs Zosima ieraudzīja pie Sirdskaidrās Marijas ķermeņa stāvam milzīgu lauvu, kas laizīja viņas pēdas. Sirmgalvi pārņēma šausmas, taču viņš apzīmēja sevi ar krusta zīmi, ticot, ka paliks neskarts svētās cīnītājas lūkšanu dēļ. Tad lauva sāka pieglausties Sirmgalvim, un tēvs Zosima, iededzies garā, pavēlēja tam izrakt kapu, lai atdotu zemē svētās Marijas ķermeni. Paklausot viņa vārdam, lauva izraka bedri, kurā tad arī tika apglabāts Sirdskaidrās ķermenis. Izpildījuši nolikto, katrs aizgāja savu ceļu. Lauva uz tūkstnesi, bet tēvs Zosima uz klosteri, teikdams un slavēdams Kristu mūsu Dievu. Nonācis klosterī, tēvs Zosima pavēstīja mūkiem un nabotam, ko bija redzējis un dzirdējis no Sirdskaidrās Marijas. Visi brīnījās dzirdot par Dieva varenību, un bijībā, ticībā un mīlestībā noteica turēt Sirdskaidrās Marijas piemiņu un godāt viņas aizmigšanas dienu. Tēvs Jānis, klostera abots, paklausot Sirdskaidrās vārdiem, klosterī ar Dieva palīdzību izlaboja to, kas pienācās. Tēvs Zosima tajā pašā klosterī vēl padzīvojis Dievam tīkamu dzīvi un nodzīvojis gandrīz līdz 100 gadiem, šeit pabeidza savu zemes dzīvi un pārgāja mūžīgajā dzīvē. Tā
Brīnumaino stāstu par Sirdskaidrās Marijas dzīvi mums ir nodevuši senie cīnītāji no svētā, visu slavējamā kunga priekšteča Jāņa teicamā klostera, kas atrodas pie Jordānas. Šis vēstījums sākotnēji nav bijis pierakstīts, taču ticis svētos sirmgalvi godbīgi nodots mācekļiem no skolotājiem. Es pats, saka svētītājs Sofronijs, Jeruzalemes arhibīskaps, dzīves stāsta pirmais pierakstītājs, visu, ko savā kārtā būdams esmu saņēmis no svētiem tēviem, esmu nodevis tālāk rakstiskā vēstījumā. Dievs, kas dara lielus brīnumus un ar lielām dāvanām atlīdzina visiem, kas ticībā pie viņa vēršas, lai apbalvo arī visus tos, kas lasa un klausās, un mums šo vēstījumu ir nodevuši, un lai dara mūs cienīgus saņemt labo daļu kopā ar svētlaimīgo Ēģiptes Mariju un visiem svētiem, kas Dieva apcerē un ar saviem darbiem Dievam paprātam darījuši kopš laikiem. Slavēsim arī mēs Dievu mūžīgo ķēniņu, lai arī mēs taptu cienīgi iemantot žēlastību Jēzus Kristus mūsu kunga tiesas dienā. Viņam pienākas visa slava, gods, vara un pielūgšana līdz ar Tēvu un Vissvēto un dzīvodarošo garu, tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen!